Tā, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 27. decembra lēmumā numur 709 par atļauju uzņemties ilgtermiņa saistības un noslēgt vispārējo vienošanos. Ja atļausiet nedaudz varbūt pamatojumu šiem grozījumiem, un tiešām 27. decembrī ārkārtas domes sēdē šī vienošanās tika pieņemta, deputāti nobalsojuši, pamatojoties uz noslēgušos iepirkuma rezultātiem. Un tas, ka Latgales partijas deputāti izteica priekšlikumu vienkārši papildināt, tas netika atbalstīts, bet jebkurā gadījumā, ja mēs paskatāmies cipurus, ja iepriekš ielu šī uzkopšana bija 3,19 miljonu latu apmērā, tad tagad pēc iepirkuma rezultātiem jau 5,7, tā 70% palielinājums. Ja neskatoties uz to, ka nāca klāts 16 jaunas pozīcijas, ja šīs pozīcijas pat izņemam ārā, vienalga paaugstinājums ir 60%. Diezgan būtisks. Kad mēs iepazināmies ar dažādiem paaugstināšanas šīm te momentiem, kurās pozīcijās, es piekrītu, ka kaut kādās pozīcijās ir jābūt paaugstinājumam, jo minimāla alga pieauga, energoresursi varbūt un tā tālāk, apjomi kaut kur pieauga, jo gribas pilsētu labāk un tīrāk kopt. Bet ir pozīcijas, kur šis paaugstinājums principā pēc mūsu domām ir nevisai pamatots vai nepamatots. Pieņemsim autobusu pieturu uzkopšana 120% apmērā, tramvaju pieturu uzkopšanas atkritumu savākšana 120% apmērā, atpūtas vietu uzkopšana 180% apmērā. Tā mēs varam saukt arī dažas citas pozīcijas. Līdz ar to radās tādas bažas, ka tomēr šī summa ir diezgan liela, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 3 gadu periodu, kad tiešām tas bija samazinājums par 42%. Līdz ar to diezgan pēc šiem lēmumiem diezgan ātri tika atrasts vainīgais šajā visā lietā. Laikam no 3 reizēm minēt nevajag, kas bija vainīgs. Tā kā es arī pateicos gan jaunai vecajai koalīcijai, gan viņu kontrolētiem mēdījiem, kas šo ziņu ļoti ātri izplatīja un deva man tādas milzīgas pilnvaras šajā gadījumā noteikt, gan parakstot gandrīz līgumus, gan noteikt cenas iepirkuma laikā, kaut arī es nepiedalījos šajos procesos, tikai saskaņoju specifikāciju. Bet tā ir droši vien politika tāda veida virzīta, bet jebkurā gadījumā 2 mēneši ir pagājuši, darbi ir veikti, iedzīvotāji un arī deputāti droši vien redz, kā tiek uzkoptas, uzturētas pilsētas ielas un visi darbi. Ir kaut kāda ekonomija, sakarā ar to, ka sniegs beidzies, no otras puses sniegs bija, sniegu vajadzēja vest, vai viņš tika vests vai nevests, grūti pateikt. Iedzīvotāji uzdot jautājumus, kāpēc sniegu no pilsētas nevet, kur kūst visas tātad sāļi, atkritumi, eļļas, fekālijas, kur viņas aiztek tālāk, kāpēc ar granīta šķembām kaisītas ielas kaut kā nesaprotamā veidā, un kurš to lēma, vismaz Saimnieciskajā komitejā tāds jautājums netika skatīts, vai to vajag, vai laiks bija tiešām tas labākais, un tā tālāk. Tā kā jautājumi ir. Un jebkurā gadījumā droši vien lielākā daļa deputātu viedoklis bija, ka tas ir tomēr dārgi. Tāpēc es un Latgales partijas deputāti aicina izmantot šo kopējo vienošanos, vispārējo vienošanos 16. punktu, kurā konkrēti ir iespēja atkāpties no šīs vienošanos, iepriekš brīdinot, un arī tekstā tātad mēs piedāvājam papildināt šo lēmumu projektu ar 4. punktu. Izvērtēt iespēju pašvaldības uzņēmumu vai iestādēji nodrošinot Daugavpils pilsētas ielu uzturēšanu atkāpjoties no vispārējās vienošanās, izpildes un laust līgumu, brīdinot par otro pusi vismaz 6 mēnešus iepriekš. Ja tas tiek darīts, tad nākošo gadu varbūt izvērtēt, jo mēs nesakām, ka vajag laust uzreiz un, kā saka, kaut ko te, bet vispirms ir jāizvērtē. Bet tāda izvērtēšanās dotajā brīdī, kā mēs saprotam, nav uzlikta par pienākumu komunālās saimniecības pārvaldei, un arī komitejā šie jautājumi pagaidām vismaz skatīti nav. Vai uzņēmums vai iestāde labāk tiks galā, to izvērtēt var paskatīties. Ir iespēja arī jaunu iepirkumu organizēt, jo līgums tiek noslēgts tikai uz gadu. Šajā gadā tas ir 1,9 miljoni, tiek paredzēts budžetā šie līdzekļu tērēti, kaut arī mēs redzam, kaut kur ir ekonomija, tā ekonomija paliek komunālās saimniecības budžetā, viņi var izmantot citiem mērķiem, bet viņa zinām mērā tomēr tiek iesaldēta kaut kur, Tāpēc lūdzam izskatīt šo jautājumu, un
dot iespēju vienkārši pilsētai varbūt šos darbus arī veikt lētāk nekā šis iepirkums notika. Piekām, tā ka pie šī dokumenta, kā papildus tiek piedāvāti arī šie te varbūt skaidrojumi, ka pēkšņi Saimā tiek skatīts tātad grozījumi otrajā lasījumā par grozījumiem konkurences likumā, ja? Mēs uzskatām, ka tas nav saistošs šajā gadījumā, ja? Jo šie grozījumi saistīti principā ar citām lietām, ja? Ne pašvaldības uzņēmumiem, kapitāla sabiedrībiem netiks pilnīgi liekts nodarboties ar komercdarbību, ja? Bet tas, ka ir nepieciešama kontrole, lai nekropļotu tirgu, ja tiešām privātie uzņēmumi var lētāk šos pakalpojumus veikt, tas ir ļoti labi, brīnišķīgi. Ja pašvaldības sieva vai uzņēmumi var to darīt lētāk, kāpēc viņiem tad to arī nedarīt? Ja? Paldies. Lūdzu. Jā, paldies ziņotājiem. Es varbūt tās sākumā es pats uzdošu jautājumus. Es absolūti piekrītu tam, ka ir problēmas, jā, ir bijušas ļoti daudzas sūdzības un vairākas reizes atbildīgie mūsu iestāžu vadītāji runājuši un bija nodrošināta komunikācija gan par konkrētu adrešu sakārtošanu, gan par skaidrību par to, kur ir atbildīga ZKSU vai, piemēram, komunālās saimniecības pārvaldē vai, piemēram, kooperatīvi pie pilsētas administratīvās teritorijas tīrības nodrošināšanas. Vienlaicīgi jūs arī redzat, ka komunikācija ir aizgājusi tik tālu, ka mazliet pārskatām Dakšinska kungs tās iepriekš saskaņotās tehniskās specifikācijas un tiek veidot eksperimenti aizvietojot, piemēram, smilts un sāls maisījumus ar granīta piemērojamību. Vēl jau vairāk vērtēsim nākotnē iespējami arī līguma laušanu ar konkrētu uzņēmēju un jaunu iepirkuma rīkošanu pēc šāda veida eksperimentu iztecēšanas. Bet jūsu konkrētajā lēmuma projektā, ko jūs piedāvājat, ir izvērtēt iespēju. Un jūs arī pats norādījāt, ka tā kā laust nevajadzētu. Tomēr vērtējam to laušanu vai laužam, lai skaidrību, jo izvērtēt iespēju katru dienu viņu vērtējam patiesībā un ņemot vērā to noslēgtā līguma būtību. Jā, tas ir labi, ka kaut kas vismaz vērtē to visu, jā, bet... Paldies. Šis darbs notiek, paldies par novērtējumu. Ļoti labi. Bet te vispirms pēc kārtības 16. punkts paredz, ka brīdināt vispirms. Neviens uzreiz nebeidz līgumu un nelauž šo līgumu, bet ja mēs brīdinām, tas ir atrunāts 16. punktā konkrēti vienošanās. Ja? Jūs sakat, izvērtēt iespēju nodrošināt. Kāds būtu lēmuma izpildes rezultāts? Mēs, dome, nosūtam vēstuli kam? Komunālās saimniecības pārvaldei, labiekārtošanai vai kādam konkrēti uzņēmumam izdarīt ko? Pateikt, ka viņi to var ar saviem resursiem? Jā, tieši tā, jo var būt viņi ir kādi pilsētas uzņēmumi, kas tiešām ar mieru uzņemties un lētāk šos pakalpojumus sniegt. Ja? Vai arī daļu var no viņas, jā, tad jāskatās. Jāpēt. Paldies, jūs noprecizējāt, jūs nepiedāvājat ne izsniegt viņiem brīdinājumu, ne arī laust līgumu, jūs piedāvājat mums pašvaldības uzņēmumiem to izvērtēt. Pareizi? Paldies. Tad man jautājums cits, vai jūs kā domes deputāts pieņemsim vadoties no likuma par deputāta statusu, esat šādu iesniegumu adresējuši konkrētām kapitāla sabiedrībām, kuras jūsu skatījumā varētu to izdarīt, un vai konkrētās kapitāla sabiedrības tad 15 dienu laikā varētu atbildēt uz to? Plaškungs netraucēja Dušinska kungam atbildēt. Nē, es speciāli nesūdzējos, jā, jo tiešām jāpaskatās, kā šis process bija, jā, bet es gribēju tikai piebilst, jā, ka ir tomēr šī institūcijas, kas par to atbild un arī var, kā saka, rīkoties, gan izpildvara, gan arī komiteju vadītāji un tā tālāk. Jā. Man jautājums, jūs bijāt domes priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir bijis atbildīgs par ielu sanitāro uzkopšanu un ielu sanitāro tīrību no 2018. gada, laikam 29. vai 30. jūnija, kuram bija pilnvarās šis viss. Kāpēc pusgada laikā jūs, tagad jūs nākat ar to iniciatīvu, kāpēc pusgada laikā jūs nereizi nevienai kapitāla sabiedrībai to neuzdevāt? Nu, beidziet, Laišplaškungs, pļurkstēt, es atvainojos. Nevajag apvainot, es laikam viens otru, jā, tieši tā. Jā, bet tu netraucēt, lūdzu. Labi.
Komunikācija notika un darbi tika doti principā, jā, bet varbūt viņi nebija rakstiski nodoti gan komunālās saimniecības pārvaldē, gan arī diskusijā ar citiem uzņēmumiem, pieņemsim sielu apiekārtošanu, par šiem jautājumiem arī tika diskutēts. Un arī runājot par šo specifikāciju, specifikācija no sākuma jau nebija tāda, kāda ir, viņa jau bija daudz lielāka. Man grūti pateikt, kāpēc viņa tāda bija izdomāta, ja? Vai tas bija kādam ideja vienkārši visu vienās rokās sagāst, jo, kā jūs minējat, tas ir vienkāršāk būtu, laikam, nevis pa pagalmiem staigāt, kurš par ko atbild, bet viens privātais to visu paņem vienās rokās, sākot ar zāli, tur ielām, luksoforiem, citām lietām, piesviedīsim vēl pagalmus klāt, jā, un līdz ar to. Bet tad konkrētāk tomēr jūs domes priekšsēdētāja vietnieks. Es, piemēram, kā domes priekšsēdētājs, ka dodu kādam rīkojumus, kaut kādus parakstu rezolūcijas tur, vai lēmumu projektus, vai rīkojumus parakstu. Jūs kā priekšsēdētāja vietnieks atbildīgs par konkrētu sfēru. Kurām konkrēti? Jo tas, kas būs pēc šīs sēdes, es palūkšu kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļai sagatavot konkrēti, vai ir bijuši tādi doti rīkojumi. Apskatīšos arī dalībnieku tāds sapulces. Vai ir tādi bijuši, vai tāds tā kā pusgadu jūs tur parunājāt par kaut ko? Nē, mēs pusgadu strādājam. Ja? Nē, nu labi, bija kaut kādi tādi norādījumi. Rīkojumus parasti gatavo un dot kapitāla daļu turētāji, jā, tātad domes priekšsēdētājs, izpildirektors. Es varēju rīkojumus dot vienkārši, kā vietnieks, jā, bet principā man pat paraksta tiesību nebija domē, jā. Jo godīgi runājot pat šajā gadījumā tātad, kā vietniekam, nevis kā juridiski dokumenti vai finanšu dokumenti, jā. Jums bija pienākumos pašvaldības uzņēmumu kontrolē. Pasakiet, bija vai nebija? Tad godīgi. Apskatīsim, neatradīsim, tad būs vēl kaut kādi jautājumi. Bija vai nebija tāda? Bija dažādas vēstules, bija diskusijas, bija sarunas. Vēstules bija no jums. Labi. Dažādos citos, ne tikai komunālas saimniecības pārvaldē, jā, bet paskatīties, gan informācijas ievākšana, gan tā tālāk, gan tarifu jautājumos, jā, kur jūs arī vainīgu atradāt ļoti ātri. Šeska kungs, no jums kā no priekšsēdētāja vietnieka vēstules oficiālas parakstītas bija? Tieši tā. Bija? Jā. Kurai konkrēti? Es nevaru pateikt, tagad es no galas neatceros kādas vēstules, kam tur rakstīja. Lūdzu lietvadībai tad sagatavot, jā, lai varētu, es varētu tiešām iepazīties, jo ļoti patiesībā... Es uzskatu, ka tas nav tik būtiski dodē brīdī šī jautājuma skatīšana. Tas ir ļoti būtiski, jo tas nav pieņemami, ka domes priekšsēdētāja vietnieks izdod kaut kādus rīkojumus un vēstules kapitāla sabiedrībām, un tie pusgadu tad nepilda, un tad priekšsēdētāja vietniekam uz galda nonāk viens pēc otra iepirkumi, kurus viņš ir saskaņojis. Un tad pēc tam es pārēju pie tā sadārdzinājuma, kas ir ļoti interesants. Jūs, kā priekšsēdētāja vietnieks, faktiski parakstījāt pieteikumu centrālajai iepirkumu nodeļai par plānoto līgumu cenu uz 5,7 miljoniem eiro. Tur bija, kur jūs saskaņojāt gan darbu apjomus, gan arī patiesībā pateicāt, cik provizorisko līguma cenu, un ja jūs tikko teicāt, ka jums paraksta tiesības tā kā nebija, un neviens jūs neklausīja, neko nedarīja, bet centrālā iepirkumu nodaļa jūsu rīkojumu vadīta veselu iepirkumu organizēja. Un tad jautājums, kas ir tas, ko nozīmē tas jūsu paraksts uz tiem 5,7 miljoniem eiro, to es arī nekādu nevaru saprast. Varētu kaut kā nokomentēt šo, kāpēc jūs parakstāt? Summu ne jau es rēķināju, droši vien komunālā pārvalde, saimniecības pārvalde, kāpēc viņa bija tik liela vai kas. Tā bija orientējuša summa, kā rezultātā iepirkumu mēs ļoti cerējam, ka iepirkuma rezultāti būs citi, ja? Es nevarēju vienkārši samazināt summu automātiski, jo tas bija piedāvājums no komunālās saimniecības pārvaldes. Lai iepirkumu organizētu ātrāk, tas bija tāds tīri cipars. Es tomēr lūgtu jūs... Uzdodiet jautājumu komunālās saimniecības pārvaldē, kāpēc tieši tāda summa bija. Es tomēr gribētu noprecēt jūsu to atbildi, jo ielikt 5,7 un cerēt, ka būs mazāk pie provizoriskās, tā ir viena lieta, bet, un to es nevaru saprast. Es varu saprast, piemēram, Saules skolā ielikt 200 000 uz papildus darbu, sagaidīt uz 400, tad pārtraukt, jo sagaidījām tā kā mazāk. Kā tas vispār iet tā kopā? Nevarat komentēt? Nē, man nav komentēt. Jā, paldies liels arī par šo pozīciju. Un ņemot vērā to, ka patiesībā no šī lēma, ko jūs piedāvājat, jūs atkal neko neuzdodat, atkal izvērtēt situāciju. Es speciāli vakardien iepazinos ar Saimā
otrajā lasījumā pieņemtiem grozījumiem konkurences likumā, kurā faktiski jūsu kolēģi, Latgales partijas deputāti, ir nobalsojuši faktiski par delegējuma līgumu pārskatīšanu ar visās, tā teikt, kapitāla sabiedrībās, kuras pieder pašvaldībai, un turpmāk konkurences padome varēs izšķirt, kādu pakalpojumu pašvaldība sniegs vai nesniegs. Un no šīs pozīcijas patiesībā nevaru nepiekrist arī tam, kas ir norādīts publiskajos paziņojumos. Mēs būsim spiesti pēc viena vai otra privātā komersanta sūdzības vai saņemt mūsu kapitāla sabiedrībām 50 000 eiro to fiksēto sodu, vai arī atteikties no daļā no funkcijām. Jūs ļoti labi zināt, cik lielas problēmas, kā vietnieks, es arī jūs to zinājāt, Laišpēškungs gan zina, labiekārtošanas delegējuma līgumam, cik lielā mērā tas ir atbilstoši pašvaldības autonomām funkcijām, cik lielā mērā ir sadzīves pakalpojumu kombinēts, ir atbilstoši tām funkcijām, kuras viņas izpilda, Daugavpils autobusu parks. Ko jūs vispār plānojat? Uztaisīt atkārtotu iepirkumu, saņemt varbūt dārgāku piedāvājumu? Tāds ir jūsu mērķis. Tā arī pašvaldībā ir noticis pēc tiem atkārtotiem iepirkumiem. Cik lielā mērā korelēs tā pozīcija? Jo šobrīd labi mēs tā kā, iespējams pārņemsim arī, palauzīsim to līgumu, bet beigās mums būs vēl viens iepirkums un dārgāka summa. Un jūs to mums tā kā uzspiežat no Saimas puses. Varētu kaut kā nokomentēt, Dukšinska kungs? Es neuzdodu, Laišpēškungs, jums jautājumu. Jums jābeidz sarkt. Pirmais ir jāizvērtē, ja? Es jau minēju, tālāk skatīties, tālāk pa solīšiem realizēties. Ja? Ja mums ir prognozes, ka tiešām iepirkums būs dārgāks, ja? Noteikti to vajag turpināt, bet pagaidiet, ja izvērtējuma rezultātā mums sanāks, ka nākošais iepirkums būs dārgāk, tad labs nevajag. Ja mūsu kaut viens pašvaldības uzņēmums dos mums pretī, ka viņi šos pašus darbus var tiešām izdarīt lētāk, tad es neredzu nekādu problēmu principā, kāpēc mēs ar viņiem nevaram vienkārši tādā veidā slēgt līgumu un turpināt strādāt. Ja? Bet tad loģiski ir, ka ja nē, tad turpinām šo pašu darbu tālāk. Bet tad ir loģiski no tā, pie kā jūs pats tagad nonācāt, ka mēs šo jautājumu šodien skatīt nevaram pēc būtības, kamēr nav skaidrības par izvērtējumu un kamēr mums nav skaidrības, kāpēc atbildīgās kapitāla sabiedrības pusgada laikā nav ņēmuši jūs pa pilnu kā priekšsēdētāju vietnieku pie tām pāraudzības sfērām. Tad tā sanāk. Varbūt tad atsaucam, to jūs varat tagad izdarīt, varam atlikt šo jautājumu, palūdzam tad tiešām aprēķinus. Jūs sakat, ka ja viņi spēs uztaisīt dārgāk, tad vispār tas paliek bezjēgā. Es tad neredzu šim cirkam, ko jūs tagad veidojat to pamatojumu, Dukšinska kungs. Kā ziņotājs. Ir kaut kas sakāms? Nav? Nē, konkrēti mums ir lēma projekts vienkārši. Lēmas projekts, ja jūs negribat vienkārši atbalstīt, gribat visu, lai paliek tāpat un maksāt, tad kāda problēma? Jā, kungs, lūdzu. Iepriekš uzsāko Dukšinska kungs ļoti lielus procenta pieaugumus minēja. Varbūt sīkāk, jūs nosaucāt tur vismaz 3 tās pozīcijas, summārā ziņā, cik viņas ir? Ne pieauguma procentos, a summārā ziņā. Jūs varat pateikt? Summārā ziņā ir ļoti dažādas summas, ja? Konkrēti, jūs tur minējāt. Kaut vai 120 autobusu pieturu uzkopšanu kaut vai, ja? Cik tas gadā izmaksā? 24 kopā bija 1000, ja? Tāda pieaugums vairāk nekā... Tālāk, ko jūs nosaucāt? Kādas tur pozīcijas? Summāri gadā? Jo muldēt atvainojos par smukiem procentu pieaugumiem ir viena lieta, bet tās ietekmē vienas vienības uz visu līgumu. A ne deputātiem te buvo retausīs kaut ko. Sumārā ceļu šķūrēšana, Kononova kungs. Cik viņa pieauga procentu? Cik viņa pieauga? Jūs nezināt, jūs atnākat šeit mums te vai manu dieva brīnumus. Kādi mūsu procenta pieauga? Konkrēti. Es domāju, ka visa informācija jums ir pieejama. Varbūt jūs tad piestādāt, jūs ir tik labi. Jums, Saimniecības komitejas vadītām, jābūt informācija. Lūdzu, izskatīsim. Jums taču ir informācija. Labi, es jūs lūdzu tad iesniegt kā locekļu komisijas. Es atvainojos, deputāti. Ir nākamais jautājums. Ir neapstrīdams fakts tam, Laišpēkungs, atvainojos, jums netraucē neviens tur.
ir absolūti gaužām vienkārša skaidrība. Ir bijis domes priekšsēdētāja vietnieks Dukšinska kungs, kurš ir, ir tagad mums ir jāveic gandrīz vai iekšēja izmeklēšana, kur ir pazuduši rīkojumi par šādu izvērtējumu, kurš no jūnija līdz septembrim, oktobrim ir devis uzdevumu mūsu struktūru vienībām izvērtēt iespējamību pārņemt to visu pašvaldībām pašām, tai ar vienu roku. Nevajag, es atvainojos, nevajag maldināt deputātus. Es tā neteicu, ja? Es atvainojos, es jums došu vārdu, tad jūs arī runāsiet, Dukšinska kungs. Paldies. Kurš ar vienu roku ir uzdevis kapitāla sabiedrībām dotu uzdevumu, tā teikt, izstrādāt pārņemt pašiem, ar otru paraksta 2 pēc kārtas iepirkumus ar plānotām līguma summām. Pie tam viens iepirkums bija izgāzies, otrs un bija pārtraukts, otrs iepirkums sankcionējāt uz tādu pašu summu. Tad paši atnācāt, saņēmāt uzvarētāju, Konokungs pareizi ir norādījis kopsumma summāri pie tām pozīcijām. Patiesībā ir tas, ko šodien jau mēs iekonomējām pagadu, ko mēs iekonomējām, nopērkot transporta līdzekli. Lūk, un šobrīd ir pagājuši ir 2 mēneši, un lēmuma projekts, ko piedāvā, izvērtēt iespējamību. Tas atkal pirkstu mutē un debesīs kaut kur parādīt. Tad iesniedziet korektu tad lēmumu projektu, uzdot laust līgumu vai uzdot pārņemt pašvaldību tādai iestādei, tādu un tādai šo funkciju. Ko nozīmē izvērtēt? Katru dienu vērtē cilvēki, katru dienu. Pie tam es domāju, ka varētu laust pat agrāk par šiem 6 mēnešiem, un to mēs jau pašais komunicējam, gan ņemot vērā ekonomiju, gan ņemot vērā to, ka, piedodiet, pus Daugavpils sievietēm ir zābaki sabojāti, Dukšinska kungs, arī tāda iemesla dēļ. Bet paldies jums kā ziņotājiem. Ir kādi vēl jautājumi papildus? Jautājumi ir kādi vēl? Kādiem no kolēģiem? Tā kā debatīt. Jautājumu nav, pārējiem pie debatēm. Pie debatēm pirmais bija pieteicies Lāčplēša kungs. Šeit apspriežot šo jautājumu, protams, izskanēja daudz ļoti maldinošas informācijas. Kāpēc? Skaidrs, kāpēc. Tāpēc, ka negribas skatīties patiesībai acīs, sākot ar to, ka sākās stāsti par Saeimā 2. lasījumā esošajiem likuma grozījumiem, lai gan pašvaldību tiesības nodarboties ar uzņēmēju darbību nosaka valsts pārvaldes likumā 88. pants un piedāvātie grozījumi tikai dot papildus iespējas valsts kontrolēt, lai nebūtu konkurences padomei, paldies. Jā, lai nebūtu pārkāpta godīga konkurence. Es domāju, ka pie šī iepirkuma konkurences padomei noteikti būtu jāpārstrādā, jo ir daudz tādu pazīmju, kā abi pretendenti, kas piederējās šajā iepirkumā, ir savā starpā slēguši karteļu vienošanos un saskaņojuši cenu piedāvājumu, lai iesniegt pēc iespējas dārgāku piedāvājumu pašvaldībai. Domes vadība tādu lūgumu konkurences padomē izteiks, es domāju, ka būs tikai atbilstoši. Kas attiecas uz saņemto iepirkuma rezultātā piedāvājumu, tad 38 pozīcijas šajā iepirkumā pilnīgi pārklājas ar iepriekšējo iepirkuma rezultātu. Sadārdzinājums par vienības izmaksām mazāks par 20% ir tikai 6 pozīcijās no šīm 38, kur kopīgā gada plānotā summa bija 209 000 eiro. Protams, ka 20% sadārdzinājums pēc 3 gadiem tas ir pārāk daudz, tas ir vairāk nekā inflācijas koeficients noteikts un cenu pieaugums Latvijā, bet vēl varētu būt pieņēmums uz 209 000 6 pozīcijās. Sadārdzinājums līdz 50% jau ir 25 pozīcijās. Sadārdzinājums ir fantastisks un kopīgais darbu apjoms ir 709 000 gadā. Sadārdzinājums virs 50% jau ir uz kopīgo gada summu 792 000 eiro un aptver sevī 17 pozīcijas. Katra pozīcija ir pieejama un katru pozīciju var apskatīt. Ja? Šeit ir lūdzums gan procentos, gan naudās. Un šajā situācijā, protams, ka tikai akciju turētājs un domes priekšsēdētājs var dot saistošus rīkojumus gan uzņēmumiem, gan iestādēm, jā, un tikai viņš var teikt sagatavot priekšlikumus, lai uzņēmums veiktu saviem spēkiem šos darbus, vai arī dot uzdevumu uzņēmumam piedalīties iepirkumā. Nevienu, ne otru, diemžēl, nav ticis izdarīts, un akciju turētājs jums tuvāk nedaudz sēž, jā, un kas var to izdarīt, jā.
Ja, un šajā gadījumā tāpēc mēs arī piedāvājam izvērtēt šos te piedāvājumus, ja pašvaldības uzņēmums saņems kompetentu amatpersonu uzdevumus. Mūsu priekšlikums domē dot tādu uzdevumu tika ar jūsu balsojumiem noraidīts. Amatpersonas par šo laiku neko nav darījušas, lai tomēr uzdot amatpersonas, kurām ir tiesības uzdot pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Pirmkārt, domes priekšsēdētājs neko nav darījis, lai tomēr pašvaldības uzņēmumi izrēķinātu, un es esmu pārliecināts, ka viņi var sniegt pakalpojumu par lētākām cenām. Līdz ar to tad mēs atgriežamies pie šī jautājuma un piedāvājam viņu vēlreiz. Jo sagaidīt, lai amatpersonas darītu un uzdotu pašvaldības uzņēmumu un iestādēm rīkoties, diemžēl neizdevās. Kas attiecas par stāstiem par to, ka līgums tiem pārskatīts, šodien ekonomija, kas ir, tā jau ir tikai nesamaksātā nauda par neizpildītiem darbiem. Jūs ko vēl pēc šī cenām gribat maksāt arī par neizpildītiem darbiem? Tas nekad nav bijis, es ceru, un ceru, ka pat arī jūsu vadībā tā nenotiks. Tāpēc tā nav ekonomija. Tā ir vienkārši izpildīto darbu apjoms, kas ir samazinājies. Kroņa rezultāti šajā izpirkumā, ja mēs, teiksim, agrāk par elementāru atklātas vietas uzkopšanu maksājam 34 centi par 100 kvadrātmetriem, tagad mēs maksājam gandrīz 3 reizes vairāk. Un man šeit patika Zdanovska kunga reakcija pie jautājuma, kad izskatīja, vai tas ir izdevīgi? Izdevīgi. Tikai kam? Jā, lūdzu, Konnokungs. Nu, tāda virkne savārstītu teikumu. Mans priekšlikums, tā izvērtēšana varētu būt arī cauru komitejām, ceļš saimniecības. Ja? Par tiem izcenojumiem noteikti var lūgt Dukšinska kungu ziņot saimniecības komitejā. Laišpēšu kungam vispār tā dīvaini sanāk, ja? Viņš visus māk, ja? Bet jūs paskatāties savā... Atvainojos, ja? Jā. Jūs paskatāties savā iesniegumā. Es ceru, Laišpēšu kungs jums tik daudz zināšanu bija jābūt, ja? Pie kādiem apstākļiem dokumentam ir juridisks spēks. Vai dokumenta datums ir viens no dokumenta juridiskā spēka esamības sastāvdaļā. Ja? Un jūs iesniedzāt dokumentu ar 6 jūsu kolēģu, ja? Bez datuma. Un principā šodien domē to varētu neskatīt, nevirzīt. Tas jums tā, jūs tā ļoti gudrs brīžiem, ja? Bet ne līdz galam gudrs. Jā, Prilatova kungs, lūdzu. Vēstures es atceros, kad vēl strādāju pašvaldības iestādē, atceros šo stāstu, kad pašvaldības uzņēmumu labiekārtošanai dēļ bija lūgums izvērtēt ikdienas uzturēšanas darbus, un toreiz tas bija arī neveiksmīgais stāsts. Un nezinu, kāpēc, ja tagad mēs piedāvājam to, kā piemēram, pārņemt pašvaldības funkciju tieši pašvaldības uzņēmumu, kāpēc toreiz nekas nesanāca. Tas pirmkārt, es tā domāju. Un otrs jautājums arī, ne jautājums varbūt, tad, ja mēs izvērtējam procentuālas katru pozīciju, un ja ir izvērsta tāme, varbūt tur ir vērts apskatīt tieši, kura sadaļā tā ir izvērsta tāme, tika sadardzinājums mehanismos, atalgojumā vai materiālos. Un arī, ja ir atalgojuma, tad mūsu iedzīvotāji cilvēki saņems vairāk atalgojumu. Jākokienas kundze, lūdzu. Man arī ļoti konkrēts priekšlikums un jautājums. Šobrīd ir tā, ka pilsētas ielas ir netīras, un, manuprāt, tik netīras ielas centrā vismaz nav bijušas ļoti, ļoti sen. Un tāpēc man būtu jautājums, varbūt pirms tam, kamēr tiek risināts šis jautājums par vispārējās vienošanas laušanu, par līguma laušanu, vispirms ir jāizraksta šiem te apsaimniekotājiem soda naudas un jāpiespiež viņus reāli darīt to, kas viņiem ir jādara. Un tad jāskatās, kāds ir rezultāts, un acīm redzot, ir jābūt kādai darba grupai, kas tomēr izvērtē gan padarītos darbus, gan situāciju, gan tarifus, par kuriem tas tiek darīts, un tiešām tiek pieņemts kaut kāds risinājums, kā tālāk šo jautājumu risināt. Jā, paldies, Kokienas kundze. Varbūt piezīmē uzreiz norādīšu, līgumslēdzēja puse ir komunālā saimniecības pārvaldē.
Tādu arī līguma projektu bija saskaņojis pieteikuma parakstītājs iepirkuma rīkošanai. Tiešām, ja korekti un godīgi, tad korekti un godīgi, bez māžošanās. Tieši tāpēc korekti un godīgi būtu komunālās saimniecības pārvaldē izvērtēt un atskaitīties par to, kā tas tiek darīts. Saskaņā ar amata pienākumiem, kas ir komunālās saimniecības vadītājiem, viņam katru dienu to ir jādara saskaņā ar likumu. Un katru dienu ir jāvērtē viena vai otra noslēgtā līguma lietderīgumu un saimnieciskumu. Un, kur tas ir, jājautā viņam, jā, diemžēl viņa nav, jā, bet ja mēs atgādināsim, kas ir bijis, piemēram, tajā gan saimniecības, gan finanšu komitejas sēdē, tad komunālās saimniecības pārstāvi aizstāvēja Dukšinska kunga parakstītās tehniskās specifikācijas, darbu apjomus un tā tālāk. Bet attiecībā uz to kvalitātes absolūti jums piekrītu, ka ir iebildumi no ļoti daudziem iedzīvotājiem, arī no mums personīgi par to, kā tas bijis un tā tālāk, un par to ir doti uzdevumi sakārtot, un domāju, ka tuvākajā laikā arī varbūt nonāksim pie tās līguma laušanas. Bet ir kādi vēl viedokļi? Jā, Dukšinska kungs, lūdzu. Jā, pirmkārt, es domāju, ka tieši šie jautājumi jāskata arī Saimnieciskā komitejā, ja? Jo laiks iet, pēdējā komiteja mēneša laikā tikai viena komiteja bija. Es nezinu, kur jūs tos jautājumus saskaņojat, ar ko runājat, ar ko tiekaties, kuros kabinetos vai vēl kaut kur, es nezinu, man grūti pateikt, bet tiešām tie ir aktuāli jautājumi, un te iet runa ne tik daudz par specifikācijām, bet par sadārdzinājumu kā tādu, ja? Jo runājot par specifikāciju, tiešām daudz tika runāts. Mēs jau pagājuši gadu no augusta mēneša ar komunālo saimniecību diezgan daudz runājam, kurā vietā ir palielinājums vajadzīgs, kurā labāki darbi jāpilda, jo nes kāpēc iepriekšējā gadā bija problēma, daudzās pozīcijas bija tiešām problēma, ja? Jo, pieņemsim, Brugi vispār neravēja gandrīz neviens, kaut arī novirzēt kā uz komunālā uz labiekārtošanu, izrādās pēc līguma. Jā, tieši tā. Tāpēc tika palielināti apjomi Brugi ravēšana un tiešām pilsēta skaisti būtu. Jā, ceļmalas starp asfaltu principā un ceļadaļu vispār neviens, kas neravēja, jā, bet vasara bija tāda, ka tur balanda sāk augt mums pilsētā, jā. Tāpēc šie jautājumi arī tika risināti. Un es nedevu rakstiskus norādījumus, ka Elksniņa kungs grib vienkārši kaut kur sameklēt rīkojumus. Mēs mutiski strādājam ar viņiem un es uzticies. Rakstiskus es devu siltumtīkliem citiem, kur vajadzēja par tarifu jautājumiem risināt, jā, bet tāpēc nevajag vienkārši maldināt uzreiz to un pagriezt savādāk. Ja? Un nevajag vienkārši atbildību kaut kur uzvelt vienam, ja strādā komanda, ja ir iestāžu vadītāji, ja ir kapitāla daļu turētāji, ja tiek vienam uzkrauts vai kaut kādā mērā vienkārši izdomāts, ka tagad tas grēkās tas un tas būs, jo tas ir no tās partijas, ja? Tas ir vienkārši nekorekti. Ja? Ne juridiski, ne fiziski, vienkārši ne savādāk. Ja? Es saprotu, ka kādam tas ļoti vajadzīgs, kāds jau grib. Kāds negrib atbildēt ne par ko, kāds grib novelt uz citiem. Ja? Tāpēc es domāju, mans aicinājums vienkārši nemaut salmus, bet tomēr pieņemt šo te lēmumu, sākt izvērtēšanu. Ja jūs arī atcelsiet, vienkārši nepieņemsiet domes sēdē, tad vismaz tuvākā laikā uzsākt un analizēt šo darbu pilsētas saimnieciskā komiteja un tā tālāk. Ja? Paldies. Jā, kungs, lūdzu. Pretī sēž divi pretrunās skarti cilvēki. Laičplēšu kungam galvenais, lai viņš sāktu strādāt. Ja, viņa ieskatā ir galvenais. Vai amats viņam? Amati, krēsli, nezinu kas. Ja. Dukšinska kungam diametrāli pretējs viedoklis. Ja. Viņš aicina, kaut kā jūs sarunājat. Ja. Jūs personīgi, es par. Jā, bet te jūs piebremzējat savu kolēģi, ja viņam krēslu kaut kur vajag, viņam ir izskanējuši piedāvājumu kaut kur krēslu dabūt. Jā, bet viņa prioritāte nav strādāt pilsētnieku labā, ja viņam nav zem vienas vietas krēslis. Ja. Tad man patīkam, ka Latgales partijā tomēr ir kaut kas ar galvu. Ja. Ne tikai tur kaut ko parunāt, pamuldēt. Jā, es varētu vienu pateikt teikumu. Es domāju, jā, Brokums, mēs esam noilgojušies pēc jūsu uzstāšanās. Jā, man ir priekšlikums balsot. Man ir priekšlikums balsot, jo mēs sākam apvainot viens otru, man atkal vajadzēs rakstīt iesniegumu ētikas komisijai un atkal sāksies viss tas stāsts. Man ir priekšlikums balsot.
Visi tagad skaidrs, kurš par, kurš pret. Balsojam un padamām. Jā, šo būtu jāiztulko. Jā, kolēģi, paldies par viedokļiem. Tomēr ielu tīrīšana, sanitārā uzkopšana, diemžēl, atsevišķus deputātus uztrauc tikai vadoties no tā, vai acīm redzamie viņi var vai nevar smelt krējumiņu tur kaut kādu ne tikai no tiem siltumtīkliem, bet arī, piemēram, vēl no kaut kā, arī no ielu uzturētājiem. Lūk, cik zināms, Laišplēškungs varētu arī tuvāk izstāstīt par savām attiecībām. Arī sakarā pieņemsim ar naudas vākšanu Eigima kunga noņemšanai, tai skaitā. Jā, arī tās bija epizode, bet jā. Jūs jau uz tiesu solījāt, jau 50 reizes aiziet. Mēs gaidām. Lūk, bet arī jautājums nav par to. Iepriekšējais līgums, kur bija noslēgts, viņš bija spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim. Komisijas priekšsēdētājs kopš 2017. gada, laikam 9. vai 10. oktobra, Saimniecības komitejas priekšsēdētājs Laišplēškungs toreiz līdz pat savai noņemšanai, laikam 30. oktobrī vai septembrī nereizi nebija skatījis šo jautājumu par šīs funkcijas pārskatīšanu kādai no kapitāla sabiedrībām. Šis jautājums oficiāli netika skatīts ne komitejās. Arī Dušinskungs šodien norādīja, ka viņš kā priekšsēdētāja vietnieks nav šo jautājumu nosūtījis rakstveidā kā uzdevumu kādām no kapitāla sabiedrībām, neskatoties to, ka pilnvaru apjomā bija pašvaldības uzņēmumu kontrole. Un nekāda debate par šo, ka pašvaldība to varētu darīt pati, nenotiek. Debates nav. Nevienai institūcijai tas uzdots netiek. Paralēli tam tiek saskaņota iepirkumu veikšana ar konkrēto līgumu cenu. Ir uzvarētājs, pie tam, laikam, bija sarunāta jums tur līguma cena ar to uzvarētāju, jā, pie tās pozīcijas, un ir uzvarētājs. Tagad, kā tikko Latgales partijā aiziet opozīcijā, tā uzreiz viss ir slikti. Baba Jaga protiv atkal parādās te kaut kāda situācija. Pie tam, kad ir kaut kādi jautājumi konkrēti, kur kas ir bijis, kur kas ko darījis, piedodiet, arī lēmuma projekts ir nekonkrēts. Šodien neviens nevēlas līguma laušanu. Draugi, kā tā var? Iesniedziet tad konkrēto, uzdot līguma laušanu, jā, konkrētu to pozīciju, un atkal tas nenotiek. Lūk, bet tajā visā stāstā ir skaidrs, ka visiem par visu ir zināms. Īpatnēji bija arī Laišplēškunga argumentācija par to, ka cena viņiem tur diviem bija sarunāta, bet pašvaldības kapitāla sabiedrības varēja piedalīties iepirkumā. Kāpēc? Atbildīgais par jomu priekšsēdētāja vietnieks nav uzdevis labiekārtošanai piedalīties iepirkumā ar sagatavoto piedāvājumu. Ir bijuši gadījumi, kad tādi uzdevumi ir doti. Piemēram, kad jūs Latgales partijas cilvēki ar, cik tur par slepkavību tiesāto tādu iesmens tāds ir bijis, labiekārtošana piedalījās bērnu laukumu uzstādīšanā, un tādus rīkojumus gan jūs esat bijis devis. Tādas lietas ir bijušas. Ir bijušas, kur labiekārtošana piedalās arī citos iepirkumos, bet šajā tādu uzdevumu jūs neiedevāt. Tagad kāds ir mērķis? Parādīt, tas ir priekšsēdētāja viedoklis un vairāk nekas nebūs. Tā debates ir slēgtas ar priekšsēdētāja viedokli saskaņā ar nolikumu. Un tad jūs pēkšņi tagad te pamodoties. Tāpēc man ir priekšlikums šo te punktu, kas te ir ietverts 4, punkts, izvērtēt iespējamību trādi rīdi, noraidīt, bet pieņemt citu lēmumu, uzdot Saimniecības komitejai, izskatīt šo jautājumu. Par to, ko mēs šodien sēdē izskatījām ar ziņotāju, tad Dukšinska kungu, Saimniecības komitejā šo jautājumu izvērtēt, noskaidrot
kur ir visi tie rīkojumi un papīri, ja man būtu lūgums tad salikt visu tomēr chronologiski, arī kāpēc šis jautājums nav skatīts Saimniecības komitejās kopš 2017. gada 9. vai 10. septembra, kāpēc kapitāla sabiedrībai nebija sagatavotas kapitāla sabiedrības, lai varētu šo funkciju pārņemt savā vajadzībā. Es domāju, ka līdz tam brīdim Saimā būs arī izskatīti šie grozījumi konkurences likumā uz 3. lasījumu, jo šodien ir pēdējā priekšlikuma iesniegšanas diena par viņiem. Strīdi tur ir ļoti lieli, un jūsu kolēģis Adamoviča kungs ir ļoti labi informēts par konkurences padomes pilnvarām, kuras tā saņems. Un tāpēc jābeidz māžoties, ja gribat deputāti sasaukt ārkārtas sēdi, sasaucat, bet tad ar konkrētu lēmumu projektu. Nevis kā Dukšinska kungs jūs patiesībā esat pateicis, ka es to esmu iesniedzis, tāpēc, ka jūs negribat būt grēkāzis. Esat tā sanāca, nebija jāparaksta tur tie papīri, bija jādot uzdevumi, tad būtu viss kārtībā. Tāpēc lūdzu piefiksēt protokolā konkrēto priekšlikumu, kurš varētu skanēt sekojuši. Daugavpils pilsētas dome nolem izvērtēt, izskatīt konkrēto jautājumu Saimniecības komitejas sēdē, par ko attiecīgi arī noziņot arī deputātiem varbūt tās vienā no domes sēdēm, konkrēti tad uztaisot izklāstījumu, kas kurā brīdī bija darīts, nebija darīts, un gadījumā, ja ko darīsim, jā, un gadījumā patiesībā liels paldies, ka jūs atvieglojāt to ceļu, ja būs nākošais iepirkums dārgāks, vadoties no jūsu piedāvājuma, tad jūs arī par to maksāsiet. Lūk, tāpēc aicinu kolēģus atbalstīt manu priekšlikumu, noraidīt šo 4. punktu. Tā, kā pēc procedūras Galvaņa kungs mums tagad jābalso? Par priekšlikumu. Bija priekšlikums pirmais Kokenas kundzes par izteikt brīdinājumu. Jā, tas ir kā priekšlikums, jūs uzturat vai... Mēs nevaram uzdot to, kas nav, mēs neesam līgumslēdzēju pusē. Pirmkārt, ja maina līgumu, tad droši vien, ka maina lēmumu projektu, tad droši vien viņš ir precīzi jānoformulē. Un tas, ko jūs piedāvājat, es saprotu, ir pilnīgi cits lēmumu projekts. Tad varbūt tomēr ir jābalso par šo lēmumu projektu, vai viņš ir jāpapildina? Viņš tiek papildināts kā reiz jūsu lēmumu projekts ar manu konkrēti priekšlikumu. Šobrīd ir kārtējā sēde. Mēs tā varam darīt, Ruslan? Paldies. Jā, jūs esat piekrituši šo jautājumu izskatīt kārtējā sēdes laikā. Lēmuma projekts, priekšlikums, ko esmu nodefinējis, manuprāt, ir pietiekami precīzs. Vismaz ir skaidrs lietotībai. Lūk, tā kā tā. Tad balsojam par ko? Par Tādā gadījumā mans priekšlikums būtu... Es izteicu savas domas, kas pirmkārt ir jābūt komunālās saimniecības viedoklim, un otrkārt pirmkārt uzdevums ir jārisina situācija, ka ielu uzkopšana ir katastrofāli zemā stāvoklī. Manuprāt, par to jūs neviens nešaubaties. Tas ir pirmais, un tāpēc arī ir jāmeklē tālākie risinājumi, ko darīt. Vai rakstīt sodus, vai slēgt vienošanos, vai laust līgumu. Tāpēc arī uzdodam šo jautājumu, izskatīt profilējošā komitejā un izvērtēt visu, kas ir bijis. Jo tiešām, Kokenas kungs, es pateikšu, nevaru balsot par šo, esmu pretrunu mākts šobrīd, vadoties no tā, ko ir izstāstījis briesmu lietas Dukšinska kungs, ka nekas nav viņam klausījis te pusgadu. Jā, Laišpēlš kungs, varbūt jums ir kaut kas sakāms? Protams, ka gribu mazliet pastāstīt patiesību, kā attiecību par to, kā notika iepirkumi par ielu uzkopšanu. Kad domes priekšsēdētājs bija no Latgales partijas, tad gan bija no domes priekšsēdētāja, nevis no vietniekiem, nevis no komisiju priekšsēdētājiem, bet gan no domes priekšsēdētāja, kā akciju turētāja uzdevums pašvaldības uzņēmumiem piedalīties iepirkuma procedūrā. Un tad mēs saņēmām cenu no šī paša pretendenta par 42% lētāk, nekā viņa bija tajā brīdī, kad šo līgumu slēdza saskaņas pārstāvošā domes priekšsēdētāja vietnieka Šerikova kunga vadībā ar to pašu speciatūru. Un tagad, kad domes priekšsēdētājs nebija no Latgales partijas, protams, ka šādi norīkojumi, uzdevumi piedalīties un ietekmēt cenu nebija. Rezultāts tagad jau ir par 60% dārgāk nekā bija iepriekš. Un nav jābrīnās, kā
Jūs jau vienreiz nobalsojat pret to, lai pašvaldības uzņēmumiem būtu iespēja to darīt. Nav jābrīnās, ka jūs to darīsiet atkārtot. Mēģinot atkal visu atbildību par saviem balsojumiem un saviem lēmumiem, jo jūs kā deputāts nereizi neiesniedzat lēmumu par to, ka vajag piesaistīt pašvaldības uzņēmumus. Jūs sēdējat un gaidījāt kaut ko. Ja? Jūs visu laiku sakāt, ka mēs jūsu vietā nestrādājām. Es, kad biju domas priekšsēdētājs, es strādāju un pieņēmu lēmumus. Tagad, kad bijāt jūs kopā ar savu kolēģi Iegungu, jūs šos lēmumus nepieņēmāt. Jūs gaidāt, un es nezinu, kāpēc, joprojām no mums. Jā, es atvainojos, neliels īstāts jautājums Laišpaškungs, lai iegūst lielāku baudu. Kāpēc labiekārtošana nepiedalījās atkrituma izvešanas iepirkumā? Pagaidiet, kad Klīners uzvarēja. Kāpēc labiekārtošana nepiedalījās iepirkumā, kad Klīners uzvarēja? Klīnera piedāvātā cena bija vairāk nekā adekvāta. Kāpēc labiekārtošana nepiedalījās iepirkumā, kad Klīners uzvarēja? Jūs sankcionējāt iepirkumu specifikāciju. Jā. Kāpēc nepiedalījās? Un kādi ir nepiedalījās? iepirkuma rezultāti? Kāpēc nepiedalījās? Labiekārtošana pat nepiedalījās. Labiekārtošanai bija mans rīkojums un uzdevums sagatavoties dalībai. Kāpēc un līdz pēdējai dienai nepiedalījās? neviens pretendents konkurents nezināja, ka labiekārtošana viņu neiesniegs. Tāpēc tika iesniegts priekšlikums ļoti lēts. Kāpēc nepiedalījās? Tieši tāpēc, ka mēs izdarījām visu, lai saņemtu lētu piedāvājumu no privāti uzņēmumiem. Jā, bija dots uzdevums uzņēmumam sagatavot un piedalīties. Paldies, Laišpaš. Es atvainojos, Kononkungs. Paldies liels kolēģiem. Meļiem ir īsas kājas un sarkanas sejas. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, un noraidīt tā. Balsojam par manu. Kas būtu par? Paldies. Pret? Atturās? Negribat Saimniecības komitejā paskatīt jautājumu. Kā tā var? Labi. Otrais tad ir izvērtēt iespējamību, nodrošināt tā un atkāpjoties. Kas būtu par? Kaut kā jūs ten raiti. Pret? Atturās? Paldies. Uzdodam Saimniecības komiteja izvērtēt šo jautājumu. Ar šo sēdi ir slēgta.